Šīvakar spēlē arēnā Rīga tiekas Dinamo un Magnitogorskas Metalurga. Dinamo komandā savu debiju gaidām no Mārtiņa Karsuma, savukārt Magnitogorskas Metalurga pašlaik ir līdervienība Austrumu konferencē. Rīta iesildīšanās treniņā melnajā maiņā kopā slidoja Mārtiņš Karsums, Ģirts Ankipāns un Jānis Sprukts. Protams, ka Karsumam tiks pievērsta vislielākā skatītāja uzmanība. Tomēr nekādus brīnumus no viņa šovakar gaidīt nebūtu korekti, kā nekā pirmā spēle jaunajā komandā. Magnitogorskas Metalurga sastāvs ir gana iespaidīgs. No rīta treniņā bija gan Sergejs Fjodorovs, gan pagājušās sezonas līderis Jans Mareks. Komandu vada viens no pieredzējušākajiem Krievijas hokeja speciālistiem, galvenais treneris Valērijs Belousovs. No visas KHL turnīra tabulas līderiem SKA Magnitku šķir tikai 3 punkti. Savukārt tiešie sekotāji Salavat atpaliek par 4 punktiem ar 3 spēlēm rezervē. Lieki piebilst, ka šī vakara spēlē Dinamo turpinās dzīties pakaļ labāko astotniekam. Līdz šim mums vēl nav izdevies uzvarēt Magnitku. Šovakar jāizdara viss, lai 3 punkti būtu mūsējie.